Labdien! Esmu sākt Balvu novada domes sociālā un veselības aprūpes jautājumu komisija. Jā, sākam sēdi. Reģistrējušies sēdēji, tātad ir visi 7 komitejas locekļi. Tad kvorums mums ir. Nedaudz uzskaitam. Tad reģistrējies Andris Bačuks, Iveta Ralkeviča, Ruta Cibule, Aija Mežale, Andris Mežals, Egons Salmanis, Jānis Trupalnieks. Uz darba kārtību. Darba kārtībā 3 jautājumi un 1 4. papildus jautājums. Tad lūkšu balsojumu par papildus kārtības jautājumu iekļaušanu darba. Tā, uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, 0 pret, atturās 0. Tad apstiprināt. Un tagad balsojums par darba kārtību kopumā. Un uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, pret 0, atturās 0. Darba kārtība ir apstiprināta. Un tad ejam pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums skan par saistošo noteikumu par atbalstu mājokļu ārējās vides pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem Balvu novadā pieņemšanu. Ziņotāji mums būs 2, Inita Logina un Ligita Zelča. Jā, lūdzu. Labdien! Tātad Balvu novada sociālā pārvalde ir izstrādājusi saistošo noteikumu par atbalstu mājokļu ārējās vides pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem Balvu novadā projektu. Šo noteikumu izstrādes nepieciešamība balstīta ar to, ka personas ar kustību traucējumiem periodiski vēršas pašvaldībā ar lūgumu sniegt palīdzību mājokļu ārējās vides pielāgošanai, lai varētu brīvi izkļūt no mājokļa un iekļūt tajā. Un tātad līdz šim Balvu novada pašvaldībā šāda kārtība nav bijusi noteikta, kādā tad tiek sniegts šāda veida palīdzība iedzīvotājiem. Tātad saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotu kārtību par atbalsta pasākumiem mājokļu ārējās vides pieejamības nodrošināšanai pilngadīgām personām ar smagu un ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti līdz 18 gadiem, kuri kustību funkcionālo ierobežojumu dēļ pārvietojas ratiņkrēslā, lai tādējādi veicinātu šo personu neatkarību, iekļaušanos sabiedrībā, uzlabotu iespējas brīvi pārvietoties un dotu iespēju izglītoties, strādāt un socializēties. Tāpat arī vienlaikus realizējot normatīvajos dokumentos noteiktās personu ar invaliditāti pamattiesības. Saskaņā ar oficiālās statistikas portāla datubāzē pieejamo informāciju 2024. gadā Balvu novadā ir tātad 586 personas ar pirmās grupas invaliditāti, no tām 87 ir kustību traucējumi, 1534 personas ar otrās grupas invaliditāti, no tām 352 personām ir kustību traucējumi, un bērni ar invaliditāti ir 134, un no tiem 3 bērniem ir kustību traucējumi. Cik tieši no šīs mērķa grupas personām pārvietojas ratiņkrēslā, šāda informācija nav pieejama, un tātad arī vēlos vērst uzmanību, ka saistošo noteikumu projekta iecere, kā informatīvais jautājums jau tika ziņots februāra sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejā. Saistošo noteikumu projekts pēc komitejas sēdes
tātad tika precizēts un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tika publicēts Balvu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē, lai sabiedrībai būtu iespēja izteikt viedokli. Tātad tas apspriešanas periods bija no 2. marta līdz 16. martam. Viedokļi un priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu netika saņemti. Un tieši tādu vispārīgu ieskatu par saistošo noteikumu šo galvenajiem tātad nosacījumiem sniegs kolēģe Inita. Labdien! Tad šobrīd vēlreiz atkārtošu, tātad mērķa grupa būs personas ar kustību traucējumiem, kurā ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa, vai bērns līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram ir kustību traucējumi, un kustību traucējumu dēļ tātad izmanto šīs personas ikdienā ratiņkrēslu. Mājokļa ārējās vides pielāgošanā šo noteikumu izpratne ir pacēlāja vai pandusa ierīkošana, aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, tātad pacēlāja vai pandusa. Pašvaldība šo atbalstu sniegs pabalsta veidā, izmaksājot mentiskā veidā, apmaksājot mājokļa ārējās vides pielāgošanu. Pabalsts tiks piešķirts neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli, tikai personas viena mājokļa ārējās vides pielāgošanai. Tātad saistošajos noteikumos ir noteikti kritēriji, kad šādu pabalstu var saņemt. Noteikti ir dokumenti, kādi ir iesniedzami, ja šie dokumenti nav pašvaldības rīcībā. Pabalsts tika piešķirts un tiks nodrošināts rindas kārtībā. Un šo tātad lēmumus par šī pabalsta piešķiršanu piešķirs Balvu novada sociālās pārvaldes sociālo lietu komisija, kas ir izveidota ar pārvaldes vadītājas rīkojumu. Tātad lēmums tiks pieņemts koleģiāli. Pabalsts tiks piešķirts un nodrošināts rindas kārtībā. Pabalsts tiks finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kopējais pieejamais finansējums pabalsta piešķiršanai vienā budžeta gadā tiks noteikts apstiprinot pašvaldības kārtējā gada budžetu. 2026. gadā budžetā ir paredzēti 10 000 ir ieplānoti šobrīd. Un tātad ir noteikts, ka pabalsta apmērs mājokļa ārējās vides pielāgošanai vienai personai ir līdz 10 000 eiro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, tā skaita arī certificētā ergoterapeita atzinuma saņemšanas, šo gribam arī uzsvērt, tāpēc, ka noteikti ir nepieciešams šāds speciālists, kas pateiks, vai katrai konkrētai personai ir šie konkrētais pasākums viņa funkcionēšanas spējām ir atbilstošs. Kad tiks iesniegti nepieciešamie dokumenti, tad sociālo lietu komisija pieņems lēmumu par personas iekļaušanu reģistrā vai par atteikumu pieņemt reģistrā. Šobrīd no pašvaldības iestādēm būs iestāde Balvu novada būvvalde, kas sniegs atzinumu pārvaldei, tātad izskatot dokumentus, ko būs iesniedzis certificēts būvspeciālists un būvspeciālista sagatavota tāme. Un arī saistošajos noteikumos ir paredzēts, lai nodrošinātu noteikumos noteiktās palīdzības pieejamību visiem pašvaldības iedzīvotājiem, tostarp tiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevarēs iesniegt visus dokumentus, jo šis tomēr ir pabalsts un palīdzība domāta cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem. Esam paredzējuši, ka Balvu novada sociālā pārvalde sniegs atbalstu šo dokumentu sagatavošanā, un šo izdevumi, kas radīsies par šo dokumentu sagatavošanu, tiks arī paredzēti kā izdevumi, kuri būs attiecināmie izdevumi būs,
un proporcionāli pabalsta apmērs tiks samazināts no piešķiramā pabalsta summas, pamatojoties uz šiem izdevumus attaisnojušiem dokumentiem. Saistošajos noteikumos ir arī paredzēts, kad persona tiks izslēgta no reģistra un kādas darbības, tātad ir jāveic būs sociālajai pārvaldei, ir noteikti gan tiesības un pienākumi, arī personam izvēlēties certificētu būvkomersantu, uzturēt šos pielāgojumus ar atbilstošu tātad rūpību, pēc iekārtu uzstādīšanas noslēgt līgumu par to tehnisko apskati, es atvainojos par to tehnisko apkopi, un bez pārvaldes rakstveida piekrišanas nedrīkstēs šos iekārtas demontēt, pārdot vai nodot citām lietošanai trešajām personām. Starp pabalsta saņēmēju, pārvaldi un šo pielāgumu veicēju tiks noslēgts trīspusējs līgums, kur arī tiks atrunāts katras puses tiesības un pienākumi. Un šobrīd šis ir īsumā par to, par saistošiem noteikumiem. Varbūt ir kādi precizējošie jautājumi, tad noteikti atbildēs. Paldies, varbūt ir jautājumi. Jā, varbūt. Jā, lūdzu. Ja ne saistošie, bet vēl man varbūt jautājumi. Pirmkārt, tur minēts mājoklis, tas varētu būt gan privātā māja, gan daudzstāvu māja. Tad mēs šobrīd esam saskārošies ar tādu lietu, ka māja iedzīvotie daudzstāvu mājās, pieņemsim, nepiekrīt kaut kāda pandusa izbūvē. Otrkārt, to, ko arī pandusus esam būvējuši, viņi nav tūkstotis, bet tur ir 5, 10, 14 tūkstoši izmaksas uz vienu pozīciju. Un treškārt, man tā varbūt kādā veidā bija pamatojums, ka neizvērtējot materiālo stāvokli. Mēs, teiksim, tomēr sociālo palīdzību ir cilvēku grupas, ka mēs viņu sniedzam. Bet vienmēr arī tiek izvērtēts iespējamais materiālais stāvoklis. Un tā nedaudz samulsināja šis tieši uzsvērāt. Jā, šobrīd saistošajā noteikumu projektā ir arī paredzēts, ka noteikti ņemot vērā par šo daudzdzīvokļu mājām, ka noteikti šim pielāgojuma veicējam būs jāsaskaņo ar mājokļa īpašnieku un arī ir jāinformē dzīvokļu īpašnieku kopība par to, ka šāds pielāgojums tiks veikts. Par šo varam pateikt to, un arī šobrīd neizvērtējot materiālo stāvokli, mēs saistošais esam tikai paredzējuši to, ka šim pielāgotājiem ārējās mājokļas vides, tad pabalsta saņēmējiem nedrīkstēs būs parādi 3 mēnešu periodā. Bet arī vērtējot, šobrīd arī Latvijā šo praksi, kur saistošie noteikumi ir izdoti, neviena no pašvaldībām šādu neparedzēja materiālo stāvokļu izvērtēšanu un arī sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā arī, ka viens ja arī tiek sniegts šāds pabalstu, likumdevējs mums neuzliek par pienākumu izvērtēt šos ienākumus, jo sanāk arī tā, ka mēs to pabalstu dodam 10 000, līdz 10 000 eiro, un ja mēs vērtēsim šos pabalstus, kā tad mēs gradēsim, jo mēs jau viņam dodam, neprasot viņam īstenībā pretī nekādu tikai līdzfinansējumu, ja būs tā summa lielāka. Noteikti ņemot vērā to praksi arī un to, ka likumdevējs neuzliek mums vērtēt materiālo situāciju, piešķirot šādu sniedzot šādu atbalstu, tad arī neesam paredzējuši. Bet šeit ir 2 lietas likumdevējs, tātad atļauj mums pašiem brīvi varbūt raudzīties. Un raudzīties arī no pašvaldību finanšu iespējām. Teiksim, kaut vai baseina, kam mēs ļaujam tās brīvbiļetes ar atvieglinājumu, viņu tur apmeklēt, mēs vērtējam tā, un šeit mēs nevērtēsim. Un droši vien izpildirektori teiktu, cik liela kā, vai tas ne tev, bet patiesībā, vai tas nerada kaut kādus patiesībā mums milzīgus
varbūt draudus, kad mēs nespēsim tikt galā ar šo pieprasījumu. Jo cilvēku un invaliditātes šo personu skaitu jūs nosaucāt, un viņi ir ļoti, ļoti daudz. Vai nebūtu tas tāds ierosinājums paskatīties nedaudz no malas, varbūt iet soli pa solim, ko mēs varam palīdzēt un kādā veidā šīs problēmas risināt. Un tagad ir viens cilvēks, kas jau 3 mēnešus gaida tos ratiņus pa trepēm uzbraukt, un bezmaz vai katru dienu man viņai jāatzvanās, jāsaka, ka būs, bet vēl būs. Es saskatu šeit ļoti daudz risku. Es varu atbildēt, jā, tad, protams, tur ir ļoti daudz riski, bet laikam par to finansējumu. Tas ir tas, ka mēs šogad paredzam 10 000. Nākošais gads, piemēram, paredzēsim 20 000. Mēs paredzam tos 20, mēs tajā ietvarā arī strādājam. Tas pieprasījums un tā rinda, šeit varētu gadīties, ka jā, viņi varbūt būs 20, 30 cilvēki, bet tādu mēs patreiz esam nobalsojuši. Un, ja redzēsim, ka tas pakalpojums pieaug, tad skatāmies no tās rocības. Jā, tad es piekrītu priekšsēdētājiem, protams, ka tur ir tādi riski, tas ir jauns pakalpojums, bet pieprasījums patreiz izskatās, kad ir vismaz viens. Blakus esošiem blakus esošos novadus viņu praksi tādi pakalpojums jau tiek sniegts. Es saprotu, viņiem arī noteikta maksimālā summa, ko viņi tā kā piešķir, un tad tajā summā attiecīgi arī mēs tā kā strādājam. Tas laikam ir tāds. Jā, es vēl gribēju precizēt, ka to personu ar invaliditāti skaits ir liels, jā, arī personu ar kustību traucējumiem skaits ir liels, bet šis tieši mērķa grupa tiek sašaurināta, ka tie atbalsta saņēmēji būs cilvēki ratiņkrēslā. Jā, un tad, es pieļauju, ka ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību par šo kalendārajam gadam piešķirto finansējumu un to, ka mēs tātad atbalstu sniegsim rindas kārtībā, es domāju, ka neradīsies šie tādi lieli riski, jo tomēr šī mērķa grupa ir mūsu uzskatā atbalstāma, lai tiešām cilvēki varētu kļūt patstāvīgāki un izmantot šo vidi, kas tā kā katram cilvēkam būtu jābūt pieejamai. Un, jā. Lūdzu, Bruta, Zēja gribēja. Mans viedoklis par priekšsēdētāju bažām, ka šie cilvēki netiek izvērtēti, un viņi jau ir vairāk kārt izvērtēti. Pirmkārt, šī mērķgrupa ir pirmās un otrās grupas invaliditāti. Tātad tas jau ir ļoti rūpīgs lēmums piešķirot šādu grupu un cilvēki ratiņkrēslos, un viņi jau ir tātad, vairāk kārt pelnījuši šo īpašo attieksmi pret sevi, un tas ir ieguldījums tomēr infrastruktūrā, ko pārskatāmā nākotnē es pieļauju, ka var izmantot arī citi cilvēki ar līdzīgām vajadzībām. Vēl jautājumi? Jā, priekšsēdētāji. Jā, pasteidzos. Vienkārši ir arī tādi skaitļi par mūsu iespējām, ka pēdējos 2 gadus, gan 26. gan 25. gadā pabalstu apmērs katru gadu ir pieaudzis 200 vai pat 250 tūkstoši apmērā. Tātad 2 gados mūsu budžetā šajā pozīcijā tie nav izdevumi, tā ir palīdzība, ir vairāk nekā 400 tūkstoši. Tikai pabalstu sistēmā klāt. Mēs tiešām kā pašvaldībā ļoti daudz finansējumu novirzam šai sociālajai palīdzībai, kā tādai. Bet varbūt uz deputātes Rutas tur teikto, jā, piekrītu, bet ne jau mēs nosakam pirmās un otrās grupas invaliditāte, bet iesaku pārlasīt varbūt punktu 3.1. Personā kustību traucējumiem, kurai noteikta pirmā vai otrā grupas invaliditāte, tālāk ir vai bērnam līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram ir kustību traucējumi un kustību traucējumu dēļ ikdienā izmanto riteņkrēslu.
pirmā, otrā grupa, un tad ir bērni patiesībā. Pēc šī es izlasot saprotu, ka bērni ar invaliditāti, un kuri ar šiem izmanto ratiņkrēslu. Un tad arī visi pārējie pirmās un otrās grupas invalīdi. Vai es nepareizi tulkoju? Nē, viss kārtībā. Tur neskatās, kā ir jā. Šobrīd noteikti ir paredzēts, ka tie ir gan bērni, gan arī personas. Uz abiem attiecas šis nosacījums, ka ir kustību traucējumu dēļ ikdienā izmantot ratiņkrēslu. Varbūt, ja papildinās, es sapratu priekšredētāju bažas. Tā ir rinda, jā, vai domāju par prioritāri. Un vispār, jā, nu tas, bet vai mēs šobrīd komitejā to spēsim, es domāju, lūgtu balsot par šo priekšlikumu šogad, un varbūt mēs redzēsim, kā šīs darbs norit, un mēs to saistošos noteikumus jau, kā saka, varam katru mēnesi pamainīt un pielāgot, tā kā gan ir ērtāk, gan arī paši sapratīsim, kas ir tā varbūt prioritāte, vai tā ir vienkārši rinda, vai tā ir prioritāra rinda, kādam vairāk vai mazāk, un uzlabosim šos saistošos noteikumus. Es drīkstu, es domāju, ka priekšsēdētājs vēlējās, lai mēs to 3.1 punktu palabojam tā, lai nepārprotami tiktu saprasts, ka gan viena, gan otra mērķa grupa pārvietojas ratiņkrēslā. Ka, lasot šo, ka var arī saprast to, ka ratiņkrēsli attiecas tikai uz bērniem. Tad varbūt mēs arī tad varētu šo punktu arī tad precizēt. Jā, es domāju, ka tam, ka mēs gribētu atbalstīt šādu pakalpojumu sniegšanu, man par to nav bažu. Bažas ir par mūsu iespējām, un bažas ir par to mazliet vai tas ir vienīgais variants, kā nodrošināt, lai šie ļaudis tiek no sava dzīvokļa lauka. Tā, ko es ar šo domāju, mēs pat teorētiski varam sarēķināt, cik cilvēkiem no šī skaita, cik īstenībā nenormāli mazam cilvēku skaitam mēs šo varam sniegt. Tad dažiem vai vienam, un pārējiem jau nekas absolūti neuzlabojas, bet tādēļ, kā labu gribu vien nepietiek, vajag naudu. Un ir vēl viens risks, ja mēs kaut ko uzbūvējam, pieņemsim vai daudz dzīvokļu mājā, un ģimene maina dzīves vietu. Un tas nozīmē, ko mēs esam ieguldījuši to nabaga līdzekļu devu uz kaut kādu vietu, un īstenībā viņā netiek tad lietota vairs. Par to es domāju kaut kā. Varbūt tātad viens jautājums ir, kad varbūt ir vēl kādi risinājumi, kādā veidā, vai rindas kārtībā, vai, es nezinu, es tagad improvizēju, bet kā šiem cilvēkiem patikt uz ielas no dzīvokļa vai mājas laukā. Un, ja mēs pie sociālā dzīvokļa statusa šo pandusu, vai kā viņu sauc, ierīkojam, tad mēs saprotam, ka iespējams mēs varam to regulēt. Viens no tā dzīvokļa aizgāja, citam līdzīgam piedāvājam, ziniet, šeit ir pacēlājs. Bet vienkārši pie dzīvokļa A, kur dzīvo šobrīd, šis potenciālais pakalpojuma ņēmējs, viņš var izdomāt, cilvēks domā, kur labāk zivs, kur dziļāk. Ja, šis man vēl tā kā ir, jautājums, vai mēs to varam kaut kā risināt? Tikai lūdzu? To droši līgumu slēdzot var ierakstīt kaut kādā veidā. Jā, vienkārši, jā, bet es pieļauju, ka šādi varētu gadīties, un tad mēs esam ieguldījuši naudu it kā, nepārāk gudri.
Jā, sveicināt visiem. Jā, mēs šos saistošos arī esam pārunājuši, tā kā kolēģi arī viņus veidoja. Redz, kas ir, kolēģi, ja mēs pievirzām un pietvinām pie šiem mūsu sociālajiem dzīvokļiem, tad arī šis praktiski maina arī lietas būtību. Tad arī tam cilvēkam, kas pieprasīs šo pakalpojumu, viņam tad arī būs praktiski jādzīvo šajā vietā, tur, kur mēs pielāgojam šīs lietas. Bet šeit mēs neejam pretī sabiedrībai, da jebkurā vietā, bet viņam pašam ir jāizskaitļo un drusciņ jāpanalizē, cik viņam ir kapacitāte šim visam, kā jūs arī sakat. Vai viņš var tā daudzdzīvokļu māju ierīkot, vai viņam tie kaimiņi ļaus, kā tas pacēlājs būs, kāda limita, jo viņi jau ir ļoti dažādi tie pacēlāji. Vieni prasa ieguldījumus, arī būvniecības, citi prasa vienkārši klāt viņus pieliek un tad viņi darbojas. Tāpēc jau ir šie noteikumi, šī komisija, un mēs skatītos tik līdz, kā jūs sakat, kolēģi, mēs kārtojam savādāk šos noteikumus, nu tad es domāju, ka pieprasījums noteikti būs mazāks, daudz mazāks, un vai sabiedrība atkal būs spējīga, vai viņai tas būs vajadzīgs, teiksim tā. Tas ir mans. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt un skatīties, kā darbojās šī lieta. Jā. Es šī gadījumā piekrīstu komitejas priekšsēdētājam Andrim. Mēs iepriekš arī runājām, ļoti daudz diskutējām, tad, kad šiem projekts tikai tika gatavots. Un arī tad mēnesi iepriekš izskanēja daudzas no šīm bažām. Un es piekrīstu tam, ka mēs šobrīd virzam tālāk šos jautājumus, un katrs konkrētais gadījums, nu, pirmkārt, tas ir risināms tīri individuāli, otrkārt ir paredzēts šos cilvēkus uzņemt rindā. Treškārt, rindas to straujumu vai lēnumu noteiks mūsu iespējas. Un visvairāk mēs iegūsim jaunu pieredzi, ko mēs pēc tam uzreiz arī varam iestrādāt, papildinot vai mainot šos te saistošos noteikumus. Tagad mēs runājam ar pieņēmumiem, par kuriem mums patiesībā mūsu pašvaldībā vēl nav neviena piemēra, ko mēs varētu nosaukt par labu vai sliktu. Es piekrītu Andrim Bačukam, dodam zaļo gaismu, bet ļoti, ļoti rūpīgi sekojam līdzi šai lietai. Paldies! Jā, paldies! Debates, tās principā mums jau bija debates. Ja vairāk debates nav, tad veicināšu jā, balsot par un dot, kā Cibulēs kundze saka, zaļo gaismu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. 7 par, Iveta Ralkeviča par, Andrijs Bačuks par, Uta Cibulē par, Eija Mežele par, Andrijs Mežels par, Egons Salmanis par, Jānis Trupalnieks par. Tad lēmuma projekts atbalstīts. Sākam otro darba grupas komitejas jautājumu par grozījumiem Balvu novada sociālās pārvaldes nolikumā. Ziņotājs Līga Šustova. Labdien! Tātad pamatojoties uz pašvaldību likumu 10. panta 1. daļas 8. punktu, kas nosaka, ka tikai domes kompetencē ir izveidot un reorganizēt pašvaldības administrāciju, tostarp izveidot, reorganizēt un likvidēt tās sastāvēšosās institūcijas, kā arī izdot pašvaldības institūciju nolikumus. Lūdzam izdarīt grozījumu Balvu novada sociālās pārvaldes nolikumā, kurš apstiprinās 23. gada 23. martā ar domes sēdes lēmumu numur 120, papildinot 1 punktu aiz vārda veidlapa ar vārdu logo, jo sociālās pārvaldes personāla speciāliste nākusi ar lielisku priekšlikumu un izstrādājusi arī iestādei logo, kas veicinātu iestādes atpazīstamību un arī nodrošinātu cilvēkiem šī laikā tādā griezumā, kad pastiprinās krāpniecība, tādu vairāk piederības sajūtu, ka viņi tiešām izprot, kas ir šie darbinieki, kad mums būs izstrādātas darba apliecības ar šo logo un iestādai pašai arī jau ienākot iestādē logo tiek tā kā parādīts, kad sociālā pārvalde
ir visiem pieejama. Logo centrā ir redzams simbols cilvēka jeb šo koka formā. Tas simbolizē izaugsmi, stabilitāti un drošību. Koks vienmēr ir bijis spēka un dzīvības simbols, kā mēs visi zinām. Ap šo koku jeb cilvēku izveidotas lapas, kas simbolizē sociālās pārvaldes resursus, kas ir visas Balvanoda sociālās pārvaldes iestādes un sociālās pārvaldes darbinieki un arī klienti mūsu. Apveida forma ir šīs aizsardzības, ja vienotības simbols, kas simbolizē nepārtrauktu atbalstu, un krāsu izvēle ir apzināta zaļa un bordo sarkana, kas saistīta ar novada identitāti. Sarkanā krāsa simbolizē cilvēkus, dzīvīgumu un kopienu, un vizuāli sasaucas ar Balvanoda ģerboni, un zaļā krāsa simbolizē zemi, stabilitāti, izaugsmi un mieru. Šis ir viens no punktiem, ko mēs vēlamies papildināt. Tad ir izteikti 4.4 punktu jaunā redakcijā, kur 4.4 punktā tiek uzskaitītas iestādes struktūra vienības. Un šī iestāžu struktūra vienību saraksta tiek izņemts ārā Egļevas Felčera punkts, kas ir likvidējams sakarā ar to, ka tur nav darbinieku, mēs nevaram atrast felčerīti, kas strādātu, un arī Nacionālais veselības dienests uz šī pamata, ka mums nav felčerīša, ar 26. gadu ir pārtraucis arī finansējumu šim felčeru punktam. Un arī skatoties felčeru punkta noslodzi, kāda bija un attālumu no pilsētas teritorijas, tad saprotam, ka cilvēki bieži vien izmanto šo braucienu uz pilsētu, lai apmeklētu gan ģimenes ārstus, gan speciālistus. Un no šī punkta tiek, kā struktūra vienības, izņemta ārā arī nakts patversme. Un tad šo lēmumu, par to, ka lēmums stājas spēkā ar 1. jūniju, un kontroli par lēmumu izpildi uzdod Balvanoda pašvaldības izpildirektoram. Par nakts patversmes slēgšanu varu komentēt, vairāk pastāstīt, ka šāds lēmums ir pieņemts tieši skatoties un salīdzinot datus par pēdējiem gadiem un nakts patversmes piepildījumu kā tādu, jo, piemēram, šobrīd uz nakts patversmi ir slēgts tikai viens līgums, kas ir klients vēl patreiz šajā vēsajā laika periodā viņi nāk, uz nakts patversmi viņš nāk, bet vasaras periods, siltais periods, sākot ar aprīļa beigām, maiju, kā atgriežas siltums, tā cilvēki šo nakts patversmes pakalpojumu vispār neizmanto, līdz iestājas atkal vēsākais periods, bet praksē mums ir, nezinu, vai laba vai slikta, man šķiet, ka ļoti laba prakse, bet šie cilvēki, kuri ir vērsušies pēc nakts patversmes pakalpojuma, kuriem ir vajadzība, kad mēs saprotam viņu sociālo situāciju, viņiem tiek piedāvātas arī sociālās istabas, kas ir sociālajā mājā, un no šī bezpajumtnieka viņi kļūst par sociālās mājas iedzīvotājiem, un viņiem ir sava patstāvīga dzīves vieta. Paldies ziņotājiem. Jautājumi? Jā, Uzruta. Nakts patversme ir brīvprātīgā vai obligātā iniciatīva? Nakts patversme ir obligātā sociālā pakalpojuma grozā iekļauta, bet viņa ir nevis tīri kā nakts patversme, bet kā patversme kā tāda. Sazinoties arī ar Labklājības ministriju, tieši ar pakalpojumu departamentu, mēs izrunāju šo jautājumu, kā tas no viņu puses izskatās un kāda ir šī situācija par šo nakts patversmes slēgšanu. Ja mums nav tās apmeklētības arī, tad viņi konkrēti minēja, ka viņi arī šo obligāto pakalpojumu grozu sastādot ir paredzējuši šo iespēju, ka pašvaldības būs arī, kurās nebūs šis pakalpojums nepieciešams, un ja mēs varam atrast alternatīvu, kā, piemēram, nodrošināt krīzes istabu vai šīs nakts patversmes vietā nodrošināt tiešām vēl dzīvojamo platību viņiem, šiem cilvēkiem, tad mēs arī šo nakts patversmi varam nepaturēt. Tas mums nebūtu jāatraksta kaut kādā blakus dokumentā vai ja mēs vienu obligāto pasākumu pārtraucam, tad, ko mēs liekam vietā, es runāju par to, ka vajadzētu varbūt kādā dokumentā tomēr šo nofiksēt. Šo tad mēs, tā kad nakts patversmes tiktu likvidēt ar šo 30. maiju, tad mēs varētu arī sociālās pārvaldes nolikumā iekļaut, ka mēs nodrošinām šīs sociālās istabas vai tieši papildināt šīs sociālās istabas sociālajā mājā vai nodrošināt kā tādu patversmes vai krīzes istabu pakalpojumu, nosakot saistošajos noteikumos, ka mums tāds ir. Bet ir arī opcija par ārpakalpojumu.
iegādāties no kādas citas pašvaldības šo nakts patversmes pakalpojumu, kas ir tuvākā pašvaldībā. Mums ir ar nakts patversmes pakalpojumu Rēzeknē. Ar Rēzekni mēs arī esam izrunājuši šo jautājumu, kā būtu par sadarbības līguma slēgšanu. Sadarbības līgumu viņi neslēdz ar pašvaldībām. Viņiem pašvaldībā ir pirmais mēnesis nakts patversmes klientiem bez maksas, un ja, piemēram, mūsu kāds no klientiem nonāk vai tiek aizvests uz šo viņu nakts patversmi, viņi vienkārši pēc deklarētās dzīves vietas pašvaldībai atbilstoši nakšņošanas skaitam piestāda rēķinu. Labi, bet tad vienojamies varbūt par to, ka tiešām šo tad nofiksējam, kādā veidā mēs šo funkciju izpildām tādā veidā, lai tas pašvaldībai būtu mazāk budžetietilpīgi. Jā, tad papildinot, tad 31. maijs ir pēdējā diena. Tad var patversmi strādāt tad uz maija komiteju. Būtu jāsagatavo attiecīgi kādos dokumentos, kādā veidā tad mēs, vai tie ir saistošie vai kādi noteikumi, tad to piefiksējam. Jā. Tad vēl jautājumi? Jā, lūdzu. Par budžetu ierunājās. Tad, respektīvi vidēji iespējams, ka mēnesi ir viens šāds mūsu iedzīvotājs, ka ir izmantojis šīs nakts patversmes pakalpojumus, bet kādas mums ir bijušas izmaksas mēneša un gada griezumā, lai šo nakts patversmi uzturētu? Nakts patversmes gada budžets sastāvdā 55,000, ieskaitot atalgojumus kopumā, plus saimnieciskā uzturēšana, kas ir nepilni 5,000 tieši uz nakts patversmi, bet plus vēl, protams, arī šiem nakts patversmes pakalpojumu saņēmējiem ir iespēja apmeklēt gan dušas, gan veļas pakalpojumu, tātad izmazgāt arī savas drēbes. Jā, nakts patversmē duša ir nodrošināta, bet izmazgāt savas drēbes arī bez maksas mēnesī. Nedēļā vienu reizi, un katra nākamā reize tad ir papildus kāds samaksas, bet tajā veļas mazgāšana arī ietilpst tātad darbinieku izmaksas, atalgojums, uzturēšanā, veļas mašīnas, elektrības, visi veļas pulveri, viss, jo viņi nāk vienkārši ar savām drēbītēm un viņas izmazgā. Un plus vēl, protams, visas karošanas ar deratizācijas pasākumiem, kas ir tāds ļoti nakts patversmei neatņemams pasākums. Un, protams, visas ēdināšanas, kas ir nakts patversmes pakalpojuma nodrošināšanai, visi, kā ir minēja, atalgojumi 4 apsargiem un plus visa saimnieciskā uzturēšana. Vēl solīt atpakaļ. Tātad budžeta nosauce, bet, cik es zinu, tur pie šīs patversmes tātad bija nodarbināti 4 sargi. Jā. 365 dienas gadā. Jā. Un viņu izmaksas, cik sastāvda no tā kopējās uzturēšanas? Apmēram 50. Respektīvi, uz vienu cilvēku mums mēnesī tika nodarbināti 4 cilvēki, un tas nav tikai janvāris, februāris, tas patiesībā visu iepriekšējo 4 gadu garumā. Jā. Un reķinēt tātad, kāds mums ir izdevīgums un cik sen atpakaļ jau mums šāds lēmums bija jāpieņem par šīs patversmes likvidāciju un ārpakalpojuma izmantošanu. Jā, mēs, ja paskaitītu gada griezumā, cik tas maksā, 1445, un ja 4 gadu griezumā, tā būtu milzīga summa, un tad par šo summu mēs būtu varējuši cik cilvēkiem nodrošināt vai pandusus, vai pat repiem uzbraucamos robotus un tā tālāk. Jā. Jā, paldies. Pie šī jautājuma tika meklēts arī risinājums, kā var sadarboties ar Atskurtuvi, bet uz doto brīdi gan saņemot arī no nekustamā īpašuma nodaļas speciālistiem šāds risinājums gan balvos, gan tuvāk esošajiem balvu pagastiem netika patreiz atrasts. Tas būtu tas risinājums, ka tas ir vienā ēkā 2 pakalpojumi, bet ja tāds risinājums tiks atrasts un mēs kaut kur varbūt arī redzēsim to problēmu, ka nakts patversmē, tā kā ir jāatgriež, bet tādā veidā, ka Atskurtuvē nakts patversme vienā ēkā pie 4 apsargiem optimizējot, varam mēs atgriezties, bet patreiz ir šāds risinājums, un tad jau vairāk jautājumu nav un nevēlas viens uzstāties debatēs. Tad... Vēl ir viens jautājums par punktu 4.6.
paskatēties to schēmu, tad no sociālās pārvaldes aiziet tāda pārraudzība uz mūsu iestādēm, pieņemsim, vai tas ir Balvu pansionāts, vai tas ir Šķilbēnu sociālās aprūpes māja. Un kā jūs pati saprotat šo punktu 4.6, cik plašas ir jūsu iespējas ietekme un kā tad tā pārraudzība notiek? Ja kā viņai būtu jānotiek, un varbūt iespējams šeit būtu daudz plašāk jāapraksta šīs pārraudzības tiesības, pienākumi. Tā kā sociālā pārvalde ir tā iestāde, kas pieņem lēmumus par šiem ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanām iedzīvotājiem, jeb šo ievietošos iedzīvotājus, vienkārši sakot, sociālās aprūpes centros, tad mūsu pāraudzība ir tieši par šo pakalpojumu nepieciešamību nodrošināšanu, cilvēku izvērtēšanu, pārvērtēšanu, vai viņiem šis pakalpojums vēl ir nepieciešams vai nav nepieciešams, un arī par paša pakalpojuma aprūpes procesa kvalitāti kopumā. Par aprūpes pakalpojumu. Tieši par aprūpes pakalpojumu šī pāraudzība. Un tad par iestādes, kādā veidā šeit katrs iestādes vadītājs realizē šīs savas funkcijas, kā viņš domā par tālāku attīstību. Vai tas ir pilnīgi atrauta lieta? Līdz šim nekad Iestādes tā nav bijis. direktors. Bet kā jūs pati redzēt, cik lielā mērā Mēs tā ar- sociālās pārvaldes vadītāja cilvēks, kuram īstenībā novadā būtu šīs nozares politika jāveido, jārealizē, jāattīst, jāveicina. Vai nav, ierobežotas šīs tiesības, ka patiesībā katra no šīm iestādēm īstenībā strādā pietiekoši autonomi un Tīri uz tiem sociālās aprūpes pakalpojumiem, kā tādiem, kas ir aprūpes pakalpojums, viņi strādā roku rokā ar mums, roku rokā ar medicīnas iestādēm, bet tīri par saimniecisko darbību, jā, katra iestāde strādā pati par sevi, un tāpēc iestāde ir gan šīs saimniecības vadītājs, gan, kura ir, kurā nav, gan arī iestādes vadītājs kā tāds, piemēram, direktors vai sociālais vadītājs. Šī par pāraudzību par viņu saimniecisko darbību nav bijusi, un es atļaušos teikt, ka uzskatu, ka pāraudzība tieši par šo saimniecisko darbību nekādā rokā neiet ar sociālo pārvaldi kopumā, jo mums ir tieši pakalpojuma kvalitāte un pakalpojuma klāsts. Jā, par pakalpojumu klāstu, par pakalpojumu kvalitāti, par šīm varbūt mazajos pansionātos vairāk vidēji ģimeniskai pietuvinātiem pakalpojumiem, lielajā pansionātā tieši par šo attīstot medicīnas pakalpojumus, tā kā aprūpes procesa ietvaros kopumā par pakalpojumu kvalitāti un procesu, jā, tā ir sociālās pārvaldes pāraudzība. Jā, lūdzu. Jā, paturpinot līgu, mums līga ir jauna vadītāja. Man liekas, ka mēs ļoti straujiem soļiem un labējiem uz priekšu arī šajā jomā. Jūs arī dzirdēsiet to nākošajā jautājumu un arī par šīm lietām, kā mēs optimizējam un mēģinam resursus finansiālos skatīt novadā. Līga skaidrs, kā jūs sakat, jūs pāraugat iestādēs to labūtību un sociālos tos pakalpojumus. Bet, teiksim, līga tā, mēs gribētu daudzēt to jūsu varbūt arī darbību, jo bez saimnieciskiem jautājumiem, bez iepirkumiem, bez tām lietām, kas ir vajadzīgas klientam šai iestādē, tā labūtība arī neveidojās. Un varbūt tomēr neviļus mēs kopā ejam un skatāmies, un ja mēs atdzirdam iestāžu vadītāju vajadzības, arī ne tikai par darbiniekiem, bet arī par kaut kādām lietām, kas ir ikdienā vajadzīgas, stiprinamies kopā un ejam, un jūs būtu tas atslēgas punkts. Un skaidrs, ka arī tālāk uz mani tā darbība, kad mēs redzam un mēs dodam signālus gan komitejas priekšsēdētājiem, gan arī vadībai un lēmēji varai. Mēs varbūt tā arī gribētu stiprināt un redzēt, priekšsēdētājs to nepasaka burtiski, jā, bet tās darbības zonas un tādu pieskatīšanu, tādu vadības mēs gribētu redzēt, jā, no jums. Jā, es sapratu šo domu, bet tad šeit ir jādomā par krasām struktūrālām pārmaiņām, jo sociālā pārvalde, nosaukums tikai sociālā pārvalde, jo sociālā pārvalde 99% veic sociālā dienesta funkcijas. Iepšanos, no sociālās pārvaldes īstenībā esmu tikai es kā sociālās pārvaldes vadītājs, jo gan vietnieks, gan jurists, gan visi sociālajie darbinieki veic šīs sociālā dienesta funkcijas, kas ir par sociālo pakalpojumiem, palīdzības piešķiršanu un administrēšanu visā novada teritorijā. Debates?
Drīkst nedaudz paturpinot. Lūdzu. Patiesībā mums ir 3 pārvaldes, tātad izglītības pārvalde, sociālā pārvalde, kultūras un turisma pārvalde. Un, notiek sarunas gan ar izpildirektoru, gan izpildirektoru vietnieku, ka tas būtu pietiekoši loģiski, ka mēs paplašinātu šo pārvaldes un pārvaldes vadītāju tiesības un, protams, arī attiecīgi arī pienākumus un atbildību par visu attiecīgās nozares sfēru. Es saprotu, ka tas burtiski šobrīd, kad līga arī, tu sakiet, daudz kas ir līdz to struktūrā, vai būtu vēl kaut kur jāpamaina, vai arī noteikumos, bet tas būtu pietiekoši loģiski, jo tad jau iznāk tā, ka izpildu direktoram ir jābūt tādam universālam karēvim, zem kā atrodas visas šīs iestādes, un viņam jāpārzina viss. Jā, viņa var veikt virspārvaldību, bet ir ļoti labi, kas starp iestādēm un izpildu varu, teiksim, ir šie pārvalžu vadītāji, kas palīdz visus šos darbus katrā nozarē, teiksim, organizēt. Bet, tas mums uz priekšdienām pie tā strādāsim un domāsim. Paldies! Jā, tas noteikti labs ierosinājums. Sociālās pārvaldes vadītājas bažas saprotu, jo es iedošu tikai vienu piemēru. Izglītības un kultūras pārvaldei nav, kā saka, pašiem savas iestādes, tā tiešām ir pārvalde, šeit ir tas sociālajā pārvaldē dienests un pie pareizām un vajadzīgām pēc uzskatot arī no vadītājas puses, vietnieces puses, kādas ir vajadzīgās tās struktūrālās reformas, varbūt tikai par, ka mēs šādā veidā šīs 3 pārvaldes un iespējams pat redzot varbūt vēl kādu 4. pārvaldi, kas saistīta varbūt ar pagastiem, esam pārunājuši, ir jāstiprina, tam jābūt ir tādām tiešām iestādēm, jo, tai piramīdiņai un augšas uz leju viņai būtu drusku, manuprāt, savādāk jāizskatās, lai nesanāk, ka tā kā visi atbild par visu kaut ko, un neviens neatbild par neko. Jā. Labi, esam šo jautājumu izrunājuši, tad lūdzu uzsākšu balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, Iveta Likeviča par, Andris Bačuks par, Uta Cibule par, Aija Mežela par, Andris Mežels par, Egons Salmanis par, Jānis Trupaunieks par. Mums projekts pieņemts. Pārējām uz 3. kārtības jautājumu. Par sociālās aprūpes iestāžu darbības pilnveidošu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un attīstību Balvu novadā. Šis ir informatīvs. Ziņotājs būs Andris Bačuks un Līga Šustova. Skatīsimies ekrānā, būs noteikti detalizētāk un sīkāk. Tik ļoti neiesim, bet lielākiem soļiem, tad lūdzu Līga var uzsākt ziņošanu. Izvērtēšanai darba grupā kopumā bija 13 darba grupas locekļi, kuri kopumā tikās 9 reizes uz darba grupas sanāksmēm, plus paralēli strādājot pie dokumentācijas un informācijas apkopošanas, savākšanas, izpētīšanas ar mājas darbiem, lieliem un netik lieliem. Un gribās teikt tik vienam no šīs darba grupas locekļiem lielu paldies par tiešām iesaistīšanos un savu viedokļu izteikšanu un tiešām lielo darbu, ko esam ieguldījuši, jo esam apkopojuši gan visas dokumentāciju, normatīvos aktus, telpu noslodzes, finanšu resursus šajās iestādēs. Tātad tika izskatītas 3 iestādes ar 4 pakalpojumu sniegšanas vietām – Viļakas sociālās aprūpes centrs un Šķilbēnu sociālās aprūpes māja, Balvanauda pansionāts Balvi un Rugāju sociālās aprūpes centrs Rugāju. Galvenie secinājumi darba grupai izveidojās vairāki.
Tātad balvu nauda pašvaldībā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz 3 iestādes, 4 pakalpojumu sniegšanas vietās. Ar pakalpojumu uz šī gada 6. martu saņēma 294 klienti kopumā pa visām šīm iestādēm. Balvu nauda klienti tie ir 223, kas sastāda 75,9%, un 71 cita nauda klients, kas sastāda 24,1%, faktiski secinot, ka 1/4 daļa SAC noslodzes ir citu naudu klienti, un ja mēs paņemam tikai savu naudu klientus, tad SAC, jeb šo aprūpes centriem noslodze, jeb šo piepildījums pilnībā neizveidojas. Iestādes atbilstoši normatīvos aktos noteiktajam ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Kā redzams, tuvākā reģistras pārreģistrācija ir Viļakas sociālās aprūpes centram, tātad līdz 27. gada 21. aprīlim, un Rugāju sociālās aprūpes centram Rugāja līdz 27. gada 28. septembrim. Bet Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai šī reģistrācija ir ar labu termiņu, kas ir 2030. gads, 30. janvāris, bet ar nosacījumu, ka viņi līdz šī gada jūlijam nodrošinās iestādē sociālo rehabilitētāju un sociālo aprūpētāju. Un ja viņi nenodrošinās šo, tad šī pārreģistrācija viņiem netiks veikta. Pansionātā Balvi sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir reģistrētas 206 vietas, bet vidēji 3 gadu periodā pakalpojums tiek sniegts 171 klientam. 2026. gada sākumā pakalpojums tiek sniegts 192 klientiem. Papildus sociālo pakalpojumu reģistrētajām vietām uz doto brīdi, veicot infrastruktūras sakārtošanu, pansionāts var uzņemt vēl 41 klientu, piepildot pansionāta telpas ar 247 klientiem. Tā būtu uz doto brīdi maksimālā kapacitāte. Un šie mazie aprūpes centri, kas ir Rugāju sociālās aprūpes centrs, Viļakas un Šķilbēnu sociālās aprūpes māja, ir noslogoti 100%, jo viņiem reģistrētās vietas arī piepildītas, un dažam labam pat vēl ir cilvēki, kas arī ir pa virsu šīm reģistrētajām vietām. Pansionāts Balvi papildus sniedz sociālo pakalpojumu pansija, kas nav obligātais sociālo pakalpojumu gross. Viņš ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā uz 29 vietām, un reģistrācija ir līdz 29. gada 11. janvārim. Pansija aizņem visu vienu korpusu, 2. stāva vienu korpusu pansionātā Balvi, un šajā pansijā uz 1. martu dzīvo 14 personas. Pakalpojumu sniedzējiem nepieciešams atkārtoti novērtēt šo personu funkcionālās spējas, jo arī diskusijās ar pansionāta vadītāju un vietnieku mēs un arī ar aprūpes personālu saprotam, ka ir šie cilvēki, kuriem būtu jāpārvērtē šīs funkcionālās spējas, ka viņiem pat būtu nepieciešams nodrošināt ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu. Pēc pakalpojumu sniedzēja sniegtās informācijas pansija daļēji veic savu sociālo dzīvokļu, daļēji veic savu pansijas pakalpojumu funkciju, bet veic šādu kā sociālo dzīvokļu funkciju. Sociālās aprūpes iestādēs nav nodrošināts nepieciešamais speciālistu skaits, kas ir vistrakākā situācija tiešām ar šo personāla skaitu, jo, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, ir jābūt arī pietiekamam darbinieku skaitam. Rugāju sociālās aprūpes centrā Viļakas un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā uz nakti paliek viens aprūpētājs uz 35 plus cilvēkiem. Viļakas sociālās aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā nav medicīnas māsas. Sociālā rehabilitētāja un sociālā aprūpētāja, ko jau iepriekš minēju, kad ir arī nosacījums no sociālā pakalpojumu sniedzēja reģistra, kad mums ir jāmaina šis. Un pansionātā Balvi sociālā aprūpētāja. Speciālistu skaits SACos nav līdzvērtīgs. Tātad uz vienu klientu ir dažāds pakalpojuma nodrošinātāju skaits. Aprūpētāju, sociālo rehabilitētāju, sociālo aprūpētāju, medicīnas māsu skaits nav pietiekošs, tas neatbilst kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas kritērijiem. Pašvaldības normatīvi akti neparedz minimālo personāla skaitu uz vienu klientu.
bet ministru kabineta 2029. gada 2029. atvainojiet, aprīļa noteikumos 138. noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu ir noteikts no valsts budžeta finansētā ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojuma sniegšanas iesaistītā personāla skaits un kvalifikācija. Tur ir konkrēti noteikti skaiti, cik uz vienu cik uz pakalpojumu saņēmēju katru grupu ir nepieciešams būt personālam. Un speciālistu atalgojums nav konkurētspējīgs. Balvu novadā ar citiem novadiem, citiem sociālās aprūpes centriem, citiem sociālās jomas iestādēm un arī ar valsts sociālās aprūpes centriem, kas ir mums, piemēram, tuvākais ir Litene. Nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā un darbinieku atalgojumā, lai celtu pakalpojumu kvalitāti. Mēs visi zinām, kad telpas noveco, tīpaši, kad tās tiek izmantotas 24/7. Neviena lieta nav mūžīga, visur ir nepieciešami lieli ieguldījumi un arī šīs dzīves ritmas iet uz priekšu, arī pakalpojums attīstās un arī šīs visas aprīkojumi, nepieciešamības arī cilvēkiem ir mainīgas. Salīdzinot sacu pakalpojumu maksas ar citiem novadiem, Balvnoda pašvaldībā pakalpojums maksā vismazāk. Saskaņā ar normatīvos aktos noteikto klients par sociālās aprūpes centra pakalpojumu maksā 85% no savas pensijas. Atlīdzībām un pabalstiem un gadījumā, ja klienta samaksa par sociālās aprūpes centru nesec pilnu pakalpojumu cenu, tad pienākums par pakalpojumu maksāt ir apgādniekiem. Pašvaldībā ir tikai 8, jeb 1,02% klientu, kas paši spēj nosekt savu uzturēšanos sociālās aprūpes centros. Tas ir no šiem 294 klientiem, tie tikai 8 cilvēki. Neieskaitot šo pašvaldības līdzmaksājumu, kas ir 4 eiro dienā. Pašvaldība piemaksā tātad 4 eiro dienā visiem 223 pašvaldības klientiem. Ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek sektas no pašvaldības budžeta. Pašvaldība līdz pilnai pakalpojumu maksai veic samaksu par 126, ja 56,5% klientu. Apgādnieki veic samaksu par 68, jeb 23,1% klientiem un nav noslēgti līgumi ar apgādniekiem par pakalpojumu sniegšanu 22 personām. Kopumā tie nav noslēgti 30 līgumi, jo kādam no klientiem ir arī vairāki apgādnieki. Maksa par pakalpojumiem citos novados un pašvaldībās. Šeit jūs labi varat salīdzināt un paskatīties, kādas tad mums ir maksas uz doto brīdi un kādas plānojas no 1. aprīļa un kādas ir citu aprūpes centru maksas pa aprūpes līmeņiem un citu novadu klientiem. Bēdīgi, ko lai saka. Aktuāla informācija par klientu un apgādnieku maksātspēju uz 6. martu. Šeit arī parādās, cik katrā iestādē ir citu novadu klienti. Tātad, piemēram, Balvnoda pansionātā Balvi uz doto brīdi 6. martu ir 58 citu novadu klienti, Rugājos ir 3, Viļakā ir 5, Šķilbēnos ir 5, un kopumā tas ir 71 cita novada cilvēks ir pie mums sociālās aprūpes iestādē. Un mēs ļoti bieži saņemam ikdienu, saņemam zvanus no citiem novadiem, no cilvēkiem, ka viņi vēlas tieši pie mums šo pakalpojumu un neslēpjot, ka tieši tāpēc, ka maksa ir viszemākā. Ieņēmumi uz vienu klientu dienā. Ieņēmumi aug, pa drusceņai, bet aug, jo ir arī valsts pensijas indeksācijas palielinās, cilvēkiem pensijas, bet ieņēmumi nav lieli. Un ja mums par pansionātu vienam cilvēku ir jānamaksā, piemēram, Balvu pansionātā 26 eiro, tad ieņēmumi uz vienu cilvēku ir 19,22 eiro. Vai Viļakas sociālās aprūpes centrā ir vismazākā ieņēmuma maksa, kas ir 16,80 eiro uz vienu cilvēku dienā, bet no 1. aprīļa maksa par šo pakalpojumu būs 25 eiro.
Pamatojoties uz darba grupas secinājumiem, tiek sniegti priekšlikumi. Balvu noda attīstības programmas, rīcības un investīciju plānā paredzēt konkrētas aktivitātes, kas nodrošinātu sociālās aprūpes centru pakāpenisku modernizēšanu, materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras atjaunošanu. Pirms aktivitāšu iekļaušanas rīcības un investīciju plānā atbildīgajiem speciālistiem lūgums veikt darbības, lai izvērtētu nepieciešamo finansiālo ieguldījumu apmēru sociālās aprūpes centru attīstībai, izvērtēt, vai ir ekonomiski liederīgi investēt mazajos sociālās aprūpes centros. Sociālās aprūpes centru pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai katrs no sociālās aprūpes centru vadītājiem ir iesniedzis sarakstu ar tām aktuālajām lietām un vajadzībām, kas viņiem ir uz šo brīdi. Balvu pansionāts, kā arī vislielākais pansionāts, viņam ir daudz nepieciešamību, sākot ar lifta maiņu, kur lifts ir novecojis, tiešām viņš ir padomju laika lifts, ar telpu remontu, ar veļas istabu izveidošanu, līdz ar to paplašinot šo, lai varētu uzņemt papildus klientu skaitu. Tātad ar kultūras pasākumu zāles remontu, ar materiālās bāzes pilnveidošanu, ar aprīkojuma iegādi, ar rehabilitācijas inventāra maiņu, kas arī ir novecojis jau, ar specializētā aprīkojuma darbā ar klientiem iegādi, kas ir nepieciešami šie slīddēļi un slīdpalagi, lai atvieglotu aprūpētājiem darbu ikdienā. Rugāju sociālās aprūpes centram nepieciešams remonts vecajā ēkā, jo vecās telpas ir samērā kritiskā stāvoklī, salīdzinot ar jaunajām, liekas, kā diena pret nakti. Jaunajā ēkā nepieciešams papildus telpas, virtuvei, ja vecais korpus neuzņem vairs klientus, jo visas saimniecības bloks Rugāju aprūpes centram ir nodrošināts vecajā korpusā, jaunajā korpusā tādas vietas nav. Tad ir nepieciešams tātad papildus veļas māja, virtuve, noliktavas. Ideja radās, kad iespējams varētu rast risinājumu, izbūvējot vai novietojot moduļu māju kā piebūvi, savienojot klāt ar jauno korpusu, kurā būtu šīs saimnieciskās struktūras telpas, vai veidojot tiešām kā piebūvi, kā būvi. Viļakas sociālās aprūpes centram nepieciešams kāpņu telpu pārbūve, jo kāpnes ir ļoti stāvas, cilvēkiem, ne tikai darbiniekiem, bet pašiem klientiem ir grūti pa viņām pārvietoties, un nedod Dievs kāda nelaime notiek, kas skar evakuāciju, tad pa šīm trepēm ir vieglāk noripot nekā noskriet. Nepieciešams iekārtot veļas istabu, dušas telpas paplašināt, lai cilvēki varētu lietot arī viņas ar ratiņkrēsliem un pielāgot arī lielajām mazgāšanas gultām guļošos cilvēkus, lai var ērti ievest. Ēkas piegalošajā teritorijā nepieciešams nodrošināt aizsargjoslu, kas ir sacirsavs artēziskais urbums, un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir veicis aizsargjosla aprēķinu un noteicis minimālu stingra režīma aizsargjoslas rādījusu 10 metri, bet dabā tā ierīkotā ir 5x4 metri, jo traucē koki, ēkas un ceļš. Veselības inspekcija noteikusi nepilnību novēršanas termiņu šī gada jūnijas. Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai nepieciešams pārveidot pacēlājas sliedi vai nomainīt uz citu pacēlāju, lai atvieglotu klientiem sēšanos krēslā, lai viņi arī varētu vieglāk tikt no otrā stāva uz pirmo, no trešā uz pirmo vai otro. Primāri ir nepieciešams attīstīt pansionātu balvi, izvērtēt iespēju veikt pansionāta telpu struktūrālās izmaiņas, lai klienti ar kustību traucējumiem saņemtu pakalpojumus pirmajā stāvā, kas ir atbilstoši arī civilās aizsardzības pasākumiem, lai palielinātu klientu istabiņu skaitu, optimizējot telpas, kas šobrīd tiek izmantotas citiem mērķiem. Pansionāta balvi kapacitāte ir liela, vienkārši jātaisa struktūrāli iekšēji pārbīdīšanas un remonti, lai pielāgotu un lai pēc iespējas maksimālāk varētu piepildīt šīs telpas ar klientiem. Rugāju sociālās aprūpes centra vecajā korpusā neizmitināt jaunus klientus un esošos klientus pakāpeniski pārvietot no vecā korpusa uz jauno korpusu. Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā turpināt sniegt sociālās aprūpes pakalpojumus, novēršot
pārreģistrēšanas nosacījumus sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un nodrošinot speciālistu skaitu, kā arī Viļakai šis tad ir par tām tauvas, bet tām artēziskajām robežām. Darba grupai vienots par viedoklis par Viļakas sociālās aprūpes centru. Tāds pilnīgi vienots neizveidojās, bet mēs nākam klajā ar vairākiem priekšlikumiem. Tas ir viens no tiem ir slēgt pakalpojumu un atsevināt sociālās aprūpes centra ēkas. Sociālās aprūpes centru turpināt darbību līdz laikam, kamēr iespējams nodrošināt normatīvos aktos noteiktās prasības kvalitatīvā pakalpojuma sniegšanai, neveicot kapitāla ieguldījumus, slēgt pakalpojumu, izvērtējot iespēju telpās sniegt citu sociālo pakalpojumu, kā piemēram pansijas pakalpojumu. Pēc telpu inventarizācijas veikšanas un pēc balvu noda būvvaldes speciālistu atzinuma saņemšanas par telpu atbilstību pakalpojumu sniegšanai lemt par sociālās aprūpes centru turpmāko darbību. Tā tad ir šie vairāki priekšlikumi, jo redzējums mums ir plašs, bet varbūt tā bilde nav tik drūma, kā viņu sākotnēji šķita šajā aprūpes pakalpojumā, bet arī runājot ar darbiniekiem, ir grūti strādāt šajās telpās, kad virtuves blokam, lai nogādātu ēdienu uz cilvēkiem, uz istabiņām ir jāiet caur āru, arī āra ziemas apstākļos, kad arī mārā ir -30 grādi, ēdiens ir jānes. Jā, tie ir pāris metri, bet tāpatās. Tas arī papildus rada šos veselības problēmas darbiniekiem, kad tu no siltas virtuves izskrien augstā un atkal ieskrien siltā telpā, un tev ir jānēsā šie lielie katli un smagumi un trauki caur ārpusi. Tātad priekšlikums ir arī likvidēt sociālo pakalpojumu pansija, sociālais pakalpojums pansija neattaisno tā izveidošanas mērķi. Izvērtēt nepieciešamību nodefinēt, kādam būtu jābūt klientu skaitam attiecībā uz vienu speciālistu par pamatu ņemot ministru kabineta noteikumus. Tātad speciālistu skaita palielināšana būtu jāuzsāk palielinot aprūpētāju skaitu, jo aprūpētājs kritiski nepieciešams aprūpes procesa nodrošināšanai. No aprūpētāja darba ir atkarīga pakalpojuma kvalitāte un nepārtrauktība. Nepieciešams palielināt aprūpes jomas darbinieku skaitu, lai iestāžu darbiniekiem samazinātu virsstundu darbu, nodrošināt atbilstošu noslodzi un samazinātu iestāžu izdevumus. Nepieciešams palielināt sociālā jomā strādājošu atalgojumu, lai tas būtu konkurētspējīgs, lai cilvēki nāktu strādāt šajā jomā, izvēlētos mācīties sociālo jomu. Sadarbība ar pašvaldības juristiem vai ārpakalpojuma sniedzējiem nepieciešams nodrošināt parādu piedziņu no parādniekiem un izstrādāt kārtību, kā nodrošināt efektīvu līgumu noslēgšanu par pakalpojumiem. Kā jau iepriekš minēju, tad ir šie 22 cilvēki, par kuriem nav noslēgti aprūpes pakalpojumu līgumi. Rosināt balvu naudu domai lemt par stipendiju skaita palielināšanu studentiem, kuri iegūst izglītību sociālā jomā, lai kaut daļēji risinātu jautājumu par sociālās jomas nodrošināšanu ar speciālistiem. Šī joma nav prestiža, cilvēki daudz neizvēlas strādāt, mācīties par sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Ar to mēs saskaramies jau vairāku gadu garumā. Arī augstskolās nenokomplektējās mācību grupas, kā piemēram Rēzeknē 25. gadā nenokomplektējās šīs te grupas, bet piemēram sociālais darbinieks, paldies Dievam, grupā beigās ar īpašu uzrunāšanu cilvēku un iesaisti no augstskolas puses reklamēšanu un beidzot nokomplektējās. Veicināt, tad izvērtēt iespēju veikt aprūpes procesā dokumentēšanas digitalizāciju, ieviešot kādu no aprūpes plānošanas sistēmām, kas atvieglotu aprūpes procesa dokumentēšanu un nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kontroli, veicināt sadarbību ar Sijā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību un ģimenes ārstiem, lai klientiem nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi, saulēcīgi noteiktu invaliditāti un īpašās kopšanas nepieciešamību. Izvērtēt iespēju nodrošināt sociālās aprūpes centros video novērošanu, kas nodrošinātu papildus klientu drošību un nepieciešamo uzraudzību. Pilnveidot sociālās aprūpes centros iekšējo normatīvo bāzi, tai skaitā izstrādājot algoritmus sociālās aprūpes centru klientu evakuācijai krīzes situācijās.
atbilstoši finansiālajām iespējām pakāpeniski iegādāties klientu evakuācijai nepieciešamos aprīkojumus. Paldies! Jā, paldies Līgai par ziņojumu. Varbūt pirms jautājumiem nedaudz vēlējos, mēs nepateicām darba grupas uzdevumi. Pirmais uzdevums bija, varbūt arī klausītājiem vieglāk saprast, tad izvērtēt sociālās aprūpes iestāžu klientu apkalpošanas sistēmu un sniegto pakalpojumu pieejamību un nodrošinājumu. Tā bija viena daļa, ar ko mēs strādājām. Otrais bija analizēt pašvaldības piešķirtā finansējuma apjomu un tā izlietojuma efektivitāti, izmaksu struktūru un iespējas resursu optimizāciju. Šeit bija darbs ar finanšu plānošanu, gan ar kopējiem finansēm, cik mums šajā nozarē ir. Trešais punkts bija izvērtēt sociālās aprūpes iestāžu telpu noslodzītu atbilstību normatīvu aktu prasībām un sniegto pakalpojumu vajadzībām. Tātad, telpu pielāgojamība un arī bija UGD, gan arī patreiz tad notiek arī būvvaldes speciālistu vērtējums, kurš patreiz vēl nav saņemts. Un tad ceturtais punkts mums šis ziņojums ar secinājumiem un priekšlikumiem, ko patreiz arī Līga prezentēja. Sagatavot rakstveida ziņojumu ar secinājumiem un priekšlikumiem sociālās aprūpes iestāžu darbības pilnveidošanai, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana attīstībai Balvu novadā. Un 5. punkts ziņojumu iesniegt Balvu novada domes priekšlietājiem, kā arī izskatīts Balvu novada domes sociālās veselības aprūpes jautājumu komisijā. Tad ziņojumu esam dzirdējuši. Lūdzu, jautājumi. Jautājumu nav, tad debates. Jā, lūdzu, ejiet debates. Jā, kolēģi, ko es arī jau teicu pie iepriekšējā jautājuma. Manā skatījumā šis ir ļoti, ļoti kvalitatīvi sagatavot ziņojums, un darba grupa bija ļoti plaša, gan sociālo iestāžu vadītāji, gan arī deputāti un tie cilvēki, kas ir saistīti ar šo jomu. Un viennozīmīgi jūs kā Līga sakat, jūs tagad esat pilnīgi precīzi redziet un patika vadīt arī ziniet par katras iestādes vajadzībām, ikdienas rūpi un arī tā visām sociālajām un finansiālajām iespējām un vajadzībām. Un skaidrs, ka mēs kā pašvaldība mums ir prioritāte nodrošināt šo sociālo pakalpojumu maksimāli, cik mēs varam, neskatoties uz to, ka jūs redzējat, kāda ir cipari, kad praktiski tikai 8 cilvēki ir spējīgi nomaksāt šo pakalpojumu, neskatoties ne uz šo, ne uz ko. Kā arī mēs zinām, ka sociāla joma ir otrā, kas ir viss finansiāli ietilpīgākā mūsu nauda budžetā. Bet tāpēc, lai turpinātu un skatītos un virzītos šīs nomas labbūtību un sakārtotību, kas ir noteikti tik prioritāti, ka es teicu cilvēku, iespēja nodrošināt šo pakalpojumu, otrkārt darbinieku atalgojums. Darbinieku atalgojums un piesaiste, ja būs atalgojums, tad arī cilvēki būs gatavi nākt šajā jomā strādāt. Un, lai cilvēki nāktu šajā jomā strādāt, mums ir tomēr šīs struktūras un infrastruktūras jāpiekārto, lai viņiem būtu darbs labbūtībā, lai viņi nebojātu ikdienā savas veselības un maksimāli pielāgotu to darbu, lai viņi var mazāk iet uz slimības lapām. Un nav mūsu šo virsstundu, ko, diemžēl, mēs nevaram bez viņām iztikt īpaši balpansionātā, jo savādāk darbs vienkārši ikdienā apstāsies. Un skaidrs, ka arī es biju tas iniciators, kas varbūt skatījās arī kopēni šo visu jomu, un arī es varbūt arī iestājos par šo vienu no Viļakas iestādes reorganizācijām un varbūt arī kaut kādā optimizācijā. Jūs redziet, ka balvu pansionāts mums nav piepildīts. Skaidrs, ka šis nav šīs dienas jautājums, šī ir informatīvā joma, bet man gribējas, lai sadzird gan klausītāji, gan arī cilvēki, kas ir šajā komitejā. Un teiksim godīgi, ja šeit ir ziņojumā parakstījis tikai darba vadītājs Andris Bačuks, tad gluži tā nav. Mēs visi esam šo jautājumus izgājuši, esam piekrituši. Skaidrs, ka mēs neesam pieņēmuši nekādus lēmumus, bet noteikti, kad lēmumi sekos, bet šī joma netiks pazaudēta, bet noteikti kaut kāda darbība pēc šī ziņojuma sekos. Tas ir mans novēlējums un tālākā darbība. Paldies par darbu un darbosimies tālāk. Jā, ļoti reāla situācija, patiesa, ko mēs redzam šajās iestādēs. Paldies. Paldies, Aija. Lūdzu, Ruta.
Es ierosinātu šo ziņojumu apspriest, vismaz vēl arī attīstības komitejā. Jā, mēs esam šis ziņojums, protams, ir plašs izvērsts un šī ziņojuma sagatavošanas laikā mēs esam katrs no mums ļoti pilnveidojuši savu izpratni par šiem jautājumiem, ieguvuši papildus zināšanas. Un patiesībā jau mēs esam šodien, kas šeit pie šī galda sēž, daudzi no mums ir piedalījušies šī ziņojuma sagatavošanā. Jā, ar mums ir viegli runāt, bet es domāju, ka tas ir jāapspriež arī citās komitejās šis jautājums, jo daudzos gadījumos mums ir arī priekšlikumi par vienu jautājumu, 2, 3 un pat 4 priekšlikumi, kā šo jautājumu risināt. Līdz ar to es domāju, ka tas ir jāapspriež daudz plašākā deputātu lokā. Un uz to es arī aicinu šo jautājumu likt arī uz citām komitejām un turpināt šī jautājuma izvērtēšanu, lai panāktu arī daudz plašāku deputātu izpratni par šiem jautājumiem. Pārējo deputātu, jā. Paldies, Rutai. Jānis. Pietiekoši ilgs laiks patiesībā, pagājis 3 mēneši laikam kopumā darba grupai strādājuši un var teikt paldies. Nevaru piekrist Rutai, ka tagad skatīsimies vēl 10 komitejās un vilksim to laiku garumā. Tātad, ja viņš tiks skatīts, virzīts uz finanšu komiteju un iesaistot gan sociālās komitejas pakļautībā esošos darbiniekus, gan arī attīstības komitejās sagatavojot, viedokļi par kaut kādu ēku stāvokli un atbilstību. Un no sociālās puses prasības, kādām šīm ēkām ir jābūt, jo spriest jau mēs varam bezgalīgi, bet labi pašiem priekšlikumiem ir ko darīt. Protams, es būtu ļoti priecīgs bijis, ja darba grupā par kādu konkrētu lietu nebūtu būtu 1 vai 2 priekšlikumi, bet nevis 3 vai 4 iespējami risinājumi varianti, mēs nonākam īstenībā kaut kādā sākuma punktā. Bet labi vismaz ir apkopota informācija. Manā skatījumā, ka jāvirza tad uz finanšu komiteju būs gan varbūt vai atkārtot ziņojums vai kaut kāds kopsavilkums un tur jālem pa tālāko mūsu stratēģiju, taktiku attiecībā uz šīm iestādēm un sociālo politiku vispār kā tādu. Paldies. Jā, vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad debatēm. Lūdzu nebalsojiet, jā. Jā. Tad nedaudz pie debatēm. Jā, personīgi es biju tās darba grupas iniciators izveidot kopā ar Aiju. Vienojamies, ka tā darba grupa ir vajadzīga, jo tie jautājumi iepazīstot šo nozari radās ļoti daudzi. Kā arī priekšsēdētājs minēja, tie bija 3 mēneši. Mēs sākām pirmā darba grupa bija decembrī. Un ļoti bieži novirzījāmies no 3 pamatu uzdevumiem, kas man šajā darba grupā bija. Tā kā jāsacina un jāizsaka priekšlikumi, beigās ir radušies noteikti viņi daudz vairāk nekā bija plānots un ir ko darboties. Personīgi paldies pateikt cilvēkiem visiem, kas iesaistījās, atļaušos ar viņus nosaukt, kas piekrita šai darba grupai iniciatīvai piedalīties. Tad tā bija vietniece sociālajai pārvaldē Līga Šustova, darba grupas vietniece, un tad Inta Kaļeva, Aija Mežale, Ruta Cibule, Sandra Kinzule, Daina Tutiņa, Ligita Zelča, Jana Komane, Līna Barovska, Sarmīta Perkona, Olga Siņica, Dzintars Čerbakovs, Inita Logina un Andris Rubļevskis. Īpaši paldies noteikti jāsaka iestāžu vadītājām. Tas noteikti nebija viņam viegli, gan emocionāli, gan uz sevi paskatīties, gan varbūt arī nevienmēr viegli arī uz citu paskatīties, kā veicas, kā neveicas. Noteikti katram ir, kā arī Ruta minēja, izveidojies pavisam plašāks viedoklis, kāda vispār šī nozara izskatās. Un tas gala rezultāts būs jāpieņem visiem kopā, kādu mēs viņu redzam. Šeit es noteikti redzu kaut kādas optimizācijas iespējas. Es tikai vienu skaitli gribēju pateikt jums vēl finanšu komitejas, ka mēs par visām sociālās aprūpes 3 iestādēm un pensionāts balvi
Kopumā dotējam no pašvaldības 940 000 šajā gadā plānotos. Tas ir gandrīz 1 miljons eiro. Mēs noteikti tur kaut ko varam optimizēt, skatīties un šo finansējumu, šī finansējuma ietvarā uzlabot mūsu ne tikai darbinieku, bet arī senioru labbūtību. Un cerams, ka ilgi nekavēsimies un šo jautājumu spēsim ātrāk nekā 3 mēnešos darba grupa secināja, bet arī tikt uz kaut kādu lēmumu uz priekšu. Visiem paldies, un tad pārējiem jautājumiem nav jābalso, pārējiem pie 4. jautājuma. 4. jautājums par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu. Vienģimeņu dzīvojamai mājai Krasta ielā 13 Kauliņi Kubulos, Kubulu pagastā Balvu novadā. Ziņotājs būs Rudīta Ziemele. Lūdzu, ziņojumu. Labdien, klātesošie, labdien, klausītāji! Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu vienģimeņu dzīvojamai mājai Krasta ielā 13 Kauliņi Kubulos, Kubulu pagastā Balvu novadā. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu vienģimeņu dzīvojamai mājai Krasta ielā 13 Kauliņi ar kadastra numuru 3858 006 0266 Kubulu pagastā Balvu novadā. Īpašumu pārvaldības nodaļai veikt atzīmi informācijas sistēmā par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai mājai Krasta ielā 13 Kauliņi ar kadastra numuru 3858 006 0266 Kubulu pagastā Balvu novadā. Lēmumu nosūtīt Balvu novada sociālajai pārvaldei informatīvās datu bāzes papildināšanai. Paldies par ziņojumu. Uzsāku jautājumus. Debates neredzu. Tad lūdzu balsojums par lēmumu projektu. Slēdzu balsošanu. Informēju, ka šobrīd ir 6 komitejas locekļi, gan Salmanis Drupa priekšuma dēļ nepiedalās vairāk, tad ir 6 par Iveta Ralkeviča, par Andris Bačuks, par Ruta Cibole, par Aija Mežele, par Andris Mežels, par Jānis Trupalnieks. Lēmuma projekts ir pieņemts, tiek virzīts tālāk domes sēdi. Visi jautājumi šodien ir izskatīti. Slēgt sēdi. Paldies.